Čau! Vai tu tici, ka pārmaiņas ir uz labu? Arī mēs nākam klajā ar pārmaiņām. Pirmkārt jau sāksim ar nosaukumu. Kafejnīca apkaimju ekspedīcijas nosaukums radās tāpēc, ka sākumā mēs šos maršrutus piedāvājām jums iegādāties kafejnīcās. Tomēr nākot klāt jauniem maršrutiem, ne visās apkaimēs tomēr izdevās atrast kafejnīcas, kas gribētu sadarboties, vai arī citās apkaimēs kafejnīcu vispār nebija. Līdz ar ko mēs izlēmām, lai būtu vienkāršāk gan jums, gan mums saprast, par ko ir runa, mēs šo projektu pārsaucam par Rīgas apkaimju ekspedīcijām. Otrakārt, kā jau sākot jaunus projektus, arī mums bija lielas cerības, ka būs daudz komandas, kas iesniegs rezultātus un vēlēsies saņemt balvas un redzēt savu vietu kopvērtējumu tabulā, bet, diemžēl, tā nebija. Ja? Tāpēc mēs nedaudz sākotnēji pamainījām noteikumus un labojām uz to, ka ne jau katru mēnesi tiks apbalvotas komandas, bet tad, kad savāksies 10 komandas. Bet ņemot vērā, ka šo komandu, kas vēlējās iesniegt rezultātus, jebkurā gadījumā nav pietiekami daudz, ja es saprotu, garš, piņķerīgs process, kamēr tu viņus iesniedz un tā tālāk, un tad vēl sagaidīt, kad savācās šis 10 komandas, lai tiktu pie balvas. Tāpēc mēs izlēmām labāk, ka mēs mainīsim mūsu mājaslapā sadaļas, kur ir atbilžu iesniegšana, turpmāk būs redzamas pareizās atbildes, un jūs uzreiz varēsiet ar komandas biedriem apspriest, kā tad jums šajā pasākumā ir gājis. Treškārt, loterija. Tā gan paliks, un jums būs iespēja visiem kopā vienā lielā anketā iesniegt savus bukletu numurus, un katru mēnesi līdz 10. datumam mēs ieliksim, kurš tad ir ticis pie nākamā maršruta bez maksas. Un pēc trases iziešanas ļoti priecāsimies, ja atkal iegriezīsieties mūsu mājaslapā, lai novērtētu, kā jums patika ekspedīcija un atstātu savu komentāru vai kādu ieteikumu par to. Tiekamies!